three principles of it. We invest all energy into the quick, full and irreversible realization of this. Es dziļi paklājos savu nevainojamo guru priekšā. Es centīšos izskaidrot tik labi, cik vien varu, visu uzvarām vainagoto mācību būtību, visu svētu uzvarētāju viņu bērnu slavēto ceļu, ieeja laimīgajiem atbrīvošanos augstošajiem. Jūs laimīgie, kuri nesat pieļaujušies riņķošanas samsāras baudām, kuri tiecaties padarīt ķērpilnu tīvību un dāvāns, ko izticat sevi ceļam, kas iepriecina uzvarētājus, klausieties un mierīgi grābt. Bez pilnīga nolūka noteikti atbrīvoties no riņķošanas, nav iespējams nomierināt pieķeršanās, kas meklē baudas samsāras okeānā. Iemiesojušās būtnes loksot pēc cikliskās eksistences ir nepārtraukti sasaistītas. Tādēļ jau pašā sākumā meklējiet atteikšanos. Brīvība un dāvāns ir grūti atrodams, lieka laika dzīvē nav. Iepazīstot to tuvāk, apsēstība ar šīs dzīves parādībām tiek apvērsta. Pārdomājiet vēl un vēl, ka darbības un to rezultāti ir vienmēr nekļūdīgi. Un atkārtot pārdomāt cikliskās eksistences ciešanas, nākošos dzīvi parādību pievilcību tiek apvērsta. Kad pēc šāda veida atkārtotām pārdomām vairs pat nemirkli nerodas vēlme pēc cikliskās eksistences augstākiem labumiem, un gan dienu, gan nakti ir nolūks sasniegt atbrīvošanās, tad ir radīta patiesa atteikšanās. Pat ir radīta atteikšanās, bet tā nav apvienota ar apgaismības prātu. Tā nekļūst par celo un nepārskatās apgaismības pilnīgai svētlaimei. Tādēļ Dieva ir radījis cilvēku apgaismības prātu. 4 spēcīgi mutības traumi prom aizskalotas, karmas ciešajās tik grūti, atcinājās saitēs sasējušās, patības tikšanās dzelzs tīklā notvērtas, neziņas tumsības pilnīgi apņēmas, bezgalīgi cikliskā eksistencē pārdzimstošas, trību ciešana nepārtraukti mocītas, domājot par to, ka visas mātes ir šādā stāvoklī, rada izcilu apgaismības prātu. Īsumā jau līdzīgi kā mātei, kuras mīļotais dēls ir iekritis ugunsbedrē, un kura pat vienu viņa ciešanu sekundi izjūt kā neizturamu mūžību. Tavs pārdomas par visu mātes būtni ciešanām vairs neļauj izturēt viņa ciešanas pat ne sekundi. Un vēlēšanās viņa dēļ meklēt apgaismību rodas bez piepūles. Tu esi realizējis visaugstāko, vērtīgo apgaismības prātu. Pat ja esi radījis atteikšanos un apgaismības prātu, bez galīgo realitāti izprotošas gudrības nevarēs pārtraukt riņķošanas pamata cēloņu, tādēļ pieliek no mentāta, lai izprastu atkarīgo rašanās. Tas, kurš redz gan cikliskās eksistences, gan nirvānas, visu fenomenu cēloņus un sekas kā vienmēr nekļūdīgas, un kuram visi objekti, kuriem tic prāts, ar patības tiekšanos ir pilnībā izzudušas, tajā brīdī ir uzsācis ceļš, kas iepriecina Budas. Kamēr parādība atkarīgā rašanās, kas ir nekļūdīga, to tukšums, kas ir atdalīts no apgalvojumiem, tiek uztvērti kā atsevišķi, Budas nolūks vēl nav izprasts. Ja šīs divas izpratnes notiek vienlaicīgi bez savstarpējās mainīšanās, un pat tikai redzot atkarīgo rašanās kā pilnīgi nekļūdīgu, rodas droša skaidrība, kas pilnībā iznīcina. Veidu, kāda objekti tiek uztverti par patiesi esošiem. Tad galīgā redzējuma analīze ir pabeigta. Turklāt parādīšanās izslēdz eksistēšanas galību, un tukšums izslēdz neeksistēšanas galību. Izprotot, kā tukšums parādās cēloņu un seku veidā, tev nepievilinās nepareiz uzsver galības. Šādā veidā precīzi izprats un īstenojas ceļa 3 galveno aspektu būtiskos punktus, paļaujies uz vienatni, rada neatlaidības spēku un ātri piepilda savu galīgo mērķi mans bērns. Noliecos jaunatnīgā aģismā un šušī priekšā,
Jūs lauvas starp ļaudīm, kas brīvības pagātnē, tagadnē un nākotnē sasnieguši 10 virzienu pasaulēs. Jums visiem ar ķermeni ļauna patiesība prāta paklanāsies. Ar tiekšanos uz bodhisattvas ceļu enerģiju, ar dziļas cieņas izjūtu un ar ķermeņiem daudziem kā pasaules ātāmi, jums visiem budām iztēlotiem kā reāliem paklanāsies. Uz katra ātoma būdas kā ātomi ieskaitām, katrs bodhisattva milzuma vidū. Un esmu pārliecināts, ka fenomena sfēra ir ar budām pilnībā pildīta šādi. Ar jūsu slavinājumu okeānu bezgalību un manas balss saspektu skaņu okeānu, es apdziedu budu elpu aizraujošo izcilību un sveicu jūs visus svētām devušos. Skaistas sieras un skaistas melodijas, mažīgas sēļas un saules sargas, dzirkstošas gaismas un smalkas smaržas, es piedāvāju jums uzvarošajiem. Smalkas drānas un aromātiskas smaržas, sandalkoku pulvera grēdas mēra kalna augstumā. Visus brīnišķīgos piedāvājums iespaidīgā izkārtojumā, es piedāvāju jums uzvarošajiem. Ar transcendentāliem, nesalīdzināmiem un neaptveramiem piedāvājumiem, ar dzīves sajūsmu par visiem budām, ar pārliecības spēku par bodhisattvas ceļu, es piedāvāju noliecos visu uzvarošo priekšā. Ar kaitīgu darbību, ko es esmu veicis, ar manu ķermeni, runu un prātu, pieķeršanās, dusmu, mulsu un pārņems, to visu es atklāti izlieku jūsu priekšā. Manas sirds pacēla un līgsmīgi par pozitīvu potenciālu jūt, kas grēzno visu 10 virzienu budas bodhisattvas. Trēķie, ka budas šrāvas, kuri vēl apmācībā, un tos, kuri jau viņpus, un visas parastās būdas. Jūs, kas 10 virzienu pasaules pošās gaismas esat, kas caur atmošanās pakāpiem budas viszinību sasnieguši, jūs visi esat mani ceļiešies. Augstākās dāmas laika griezies lūdzu. Ar paaugstām kopām saliktāmas patiesu lūdzu. Jūs, kas parādībām īstenot varat, ar mums mūžības skaitā kā pasaules ātāmu palieciet lūdzu. Visus samsāri lejotāju saimē un atklājībai. Jebkuru niecīgāko pozitīvo potenciālu, ko varbūt radījis esmu, apliecinot cieņu, piedāvājot un atzīstot kļūdas manas, ielīgsmojot un lūdzot, lai budas paliktu un mācītu, to visu pilnīgi atmodēt, tagad es vēlreiz. Lai jūs 10 virzienu pasauli budas, un visi jūs pagātnē uz brīvību devušies, pieņemt piedāvājumus manas, lai tie, kas vēl nav modušies ātri pilnveidot prātus savus, atmostoties kā pilnībā gaismotiem. Lai visas 10 virzienu pasaules ir pilnībā tīras un plašas, lai tās ar bodhisattvām pildītas, saprāt ar budām, ar bodhisattvām sapulcētiem. Lai visas būtnes, kas 10 virzienos eksistē, vienmēr veselas un laimīgas ir. Lai visas samsāriskās būtnes ar darbu saskaņā dzīvo, un viņa darbas vēlmes, lai piepildās visas. Savas iepriekšējās dzīves kā visā eksistences dažādību atceroties, lai bodhisattvas ceļu praktizētu, jo es. Un tādējādi katrā nāves un migrācijas un dzimšanas ciklā no mājasēmnieka dzīves, lai vienmēr atteiktos es. Tad visu būtu pēdās sekojot un bodhisattva prakses pilnveidojot, lai bez kļūdām vai kompromisiem vienmēr rīkotos es, ar ētisku disciplīnu, nevainojumu un tīru, lai brīvu valodā darbu mācītu es, izsākt garu un nāku valodās, cilvēku un dēmonu, jebkura veida būtnes balsī, lai lēnprātīgs, kultivējot 6 paramītas būtu es, un bodhisattva nekad neaizmirst, lai bez izņēmuma pilnībā brīvotos es, no visām negatīvajām īpašībām un visa, kas šo atmodas prātu apnošo. Lai caur savām dzīvēm šeit pasaulē ceļot es, brīvs no karnes, klešām un spēkiem traucējošiem, gluži kā lotusa zieds, kuru ūdens pilnas nesatrauc, gluži kā saule un mēnesis, kas caur debesīm kustas netraucē. Lai cieši un zemākajās sfērās atvieglot es,
un visumam virzienās un dimensijās daudzējās, lai visas samsās klejotājus un atmos tīros svētlaimi vadīt es, un arī pasaulīgi noderīgs tiem būt. Mūžībās nākošajās pastāvīgi praktizēt es, atmodas aktivitātes pilnveidojot, saskaņā būtu noslēdzēm dažādi rīkojoties. Bodhisattvas metodas rādot tām, lai vienmēr es baudītu to draudzību, kur ceļš kā manējais ir, un ar ķermeni, runu un prātu, lai kopīgi vienādās tiekšanās un darbībās praktizētu mēs, lai garīgo padomdevēju vienmēr satiktu es un nekad nesarūktinātu šo lielisko draugu, kurš patiesi vēlas palīdzēt man un bodhisattvas ceļu prasmīgi māca, lai vienmēr būdas tieši redzētu es, skolotāju un bodhisattvu ilēm, un bez vilcināšanās vai mardošības mūžībās nākošajās, lai bagāti sirojums tiem piedāvāt es, lai būdas patieso darbu sevi ietvērt es, mācīt, kas atmodina visu izmot, sevi bodhisattvas realizācijas iemiesot un visās nākotnes mūžībās dedzīgi praktizēt, savu eksistences veidiem riņķojot visiem, par lielisku īpašību nebeidzam prātoli kļūt es, prasmīgu līdzekļu, gudrības, samaktību un atbrīvojošu stabilizāciju, neierobežot tīro gudrību un pozitīvo potenciālu uzkrājot. Uz vienu atomu redzējuši veids būdu laukus, kā atoms neskaitāms. Neaptverams būdas starp bodhisattvām laukā katrā, atmodas darbību praktizējot. Šādi visos virzienos redzot, būdu lauku okeānā ienirst es, katrs lauks, 3 lauku būdu okeāns vienā matu telpā. Kā okeāns mūžības tādējādi praktizējuši arī es. Būdu runā, šādi pastāvīgi iegrimis esmu, izteiksmē, kas atklāja īpašību okeānu vārdā vienā, visu būdu daļrunībā pilnīgi tīrajā, būdu tendencēm dažādajā piemērotu. Ar izpratnes spēku es iegrimstu, visu 3 laiku būtu un brīvīgi gājušo, kur pastāvīgi darbas metožu rātu griež, darbas runā bezgalīgajā apgaismotajā. Vienā mirklī piedzīvošu es visu nākošo mūžību darbības plašās, un visās 3 laiku mūžībās ieiešu es niecīgā sekundes daļā. Vienā mirklī visas būtnes atmodušās redzējušu es pagātnes, tagadnes un nākotnes lauvas starp ļaudīm, un ar ilūzijām līdzīgas stabilizācijas spēku, viņu darbības neaptveramajās pastāvīgi iesaistīšanos. Uz vienu atomu parādīšu es, tagadnes, pagātnes un nākotnes tīro zemi izkārtojumu, līdzīgi būdas laukos tīrajos ieiešu es, bez izņēmuma virzienos visos. Es ieiešu visu savu ceļošu klātbūtnē tiešām, šīs pasaules gaisma, kur vēl nāks, to, kas secīgi griež pilnas apgaismības ratus, to, kas atklāja nirvānu galīgo, pilnīgo mieru, lai ātrās maģiskās emanācijas spēku sasniegt es, spēku vest uz lielo līdzekļu pieejami vienu, vienmēr noderīgas darbības spēku, visās spējās caurstrāvojušo mīlestības spēku, visu pārspējošu pozitīvā potenciāla spēku, izšķiršanas netraucētas augstākās gudrības spēku, lai gudrības prasmīgu līdzekļu un sanākļu spēkiem, lai sasniegtu pilnīgas atmodas spēku. Attīrot visu piesārņoto darbības spēku, satriecot traucējošu emociju spēku, tapot saknē, izklādēt traucējošo spēku varu, es pilnveidošu bodhisattvas prakses spēku. Lai es attīrītu pasauļu okeānu, lai es atbrīvotu būtņu okeānu, lai es skaņi redzētu darbas okeānu, lai es īstenotu tīrās gudrības okeānu, lai es attīrītu darbību okeānu, lai es piepildītu tiekšanās okeānu, lai es piedāvātu būdu okeānam, lai nezaudējot drosmes praktizētu mūžību okeānu, lai caur šo bodhisattvas ceļu atmostos pilnībā, bez izņēmuma piepildīšu es, visur 3 laikos un brīvprātīgi gājušo budu,
visas dažādās apmodas prakses tiekšanās. Lai praktizētu tieši kā gudrais, Samanta, kā visu ietverošais labums, Budu dēls un meitu vecākais brālis, visu šo labestību pilnībā vēl. Līdzīgi, lai veltītu esi gūži kā prasmīgais Samanta pār. Ar tīru ķermeni, runu un prātu, tīrām darbībām, Budu laukiem tīriem. Man šī tiekšanos radīšu es, uz šo bodhisattvas visu ietverošo labumu praksi. Šīs prakses, lai pilnveidotu nezaudēt drosmi, vai laiku visās mūžībās nākošajās. Lai manas tīrās darbības ir nebeidzamas, manas labās kvalitātes neierobežotas, un paliekot neizmērāmā darbībā, lai es apklūdētu eminācijas bezgalības. Nav telpai robežas, līdzīgi neierobežotas ir dzīvās būtnes, tādējādi neierobežotas ir kārma un klešas, lai mans tiekšanās izpildījums, lai neierobežota būtu. Lai piedāvāt Budām 10 virzienu neskaitām pasaules bagātību un dotājums visus, un lai piedāvāt mūžības skaitākā pasaules atomu, tad Dievu un cilvēku lielāko laimi. Bet kurš šo neparasto tiekšanos dzird un ilgojoties pēc augstākās atmodas, tik vienu reizi ticība rada pozitīvo potenciālu radot vērtīgāku. Tie, kur paušu izvesto tiekšanos uz bodhisattvas ceļu, no visām zemākām pārņemšanām brīvi būs, brīvi no kaitīgiem pavadoņiem, uz Bahu bezgalīgo gaismu ieraucīs ātri. Kad šajā cilvēka dzīvē to sludinās laime un visi sekmējuši apstākļi tiem būs. Un negaidot ilgi, kā Samanta paši tie kļūs. Tie, kur valdības balstīs šo tiekšanos neparasto, ātri un pilnīgi attīrīs 5 darbības neierobežoti kaitīgās, kas radītas neziņas varā. Ar augstākām zināšanām svētīti, ar lielisku ķermeni, ģimeni, īpašībām un izskatu. Visiem traucējošiem spēkiem un maldinošiem skolotājiem neuzvaram tie būt, un tiem piedāvājumi visās 3 pasaulēs beigas. Dodoties ātri zem bogīga koka un sežot tur par labu jūtošām būtnēm, uzbeidzot visus spēkus traucējošos, tie pilnībā nodīsies un dārgs dišo rātu griezīs. Nešaubīgs, ka pilnīga atmoda ir pilnībā nobeigts rezultāts, tikai Budas apsvērs. Droši prātā šo mācīšanu, lasīšanu vai izklāstīšanu, šo bodhisattvas prakses tiekšanu. Lai vingrinātos tieši kā varonīgais man džušrī, kurš zina realitāti, kāda tā ir, un arī tieši kā Samanta kadra, es pilnībā veltu visu šo labumu tieši kā to darīja viņu. Ar šo veltījumu kopā dižāko slavē visi 3 laika un brīvīgi vērušie Budas, arī es visus mans labumu pamatus veltu bodhisattvas prakses sasniegumiem. Kad manas nāves brīdis būs klāt, lai iznīcinot visus aptumšojumus, uz amitu uztverot tieši, dotos uzreiz uz dižā priektu tīra zemi. Atrodoties Vatī, lai es aplūzētu šo tiekšanos būtību, bez izņēmu visas tās piepildot par labu būtnēm, kamēr šī pasaule pastāv. Piedzimstot no ārkārtīgi skaista, vispārākā lotas šajā priektomējā zemē, Budas mandalā vai īšķīgajā, lai es saņemtu manas atmodas pareģojumu no Budas kādas šķirs. Saņēmis tur pareģojumu, lai es radītu milzīgu labumu. Būtnēm viscaur 10 virsienos, ar emanāciju miljardu, savu gudrības spēku. Savu niecīgo tikumu, ko esmu uzkrājis, piedāvājot šo bodhisattvas prakses lūgšanu, lai visas būtu pozitīvās spēles piepildās momentā vienā. Savu neierobežot pozitīvā potenciāla radīšanu, vēl tautošanas un mantu varas, hardetas vai teikumu lūgšanu, lai visas ciešanas traumēs līstošās būtnes,
amit klātbūtnē nonāk. Caur šo tikšanās karaliem, kas caur ciltnējiem dižākā ir, palīdzot samsās klejotājiem bezgalīgajiem, ar samāda klātevaras praksēm zaigojošo svēto rakstu piepildīšanu, ciešanas spējas no būtnēm lai pilnīgo izturšotas kļūst. Do you have somewhere the long life prayer on the date of His Holiness Dalai Lama, Kyabdilama Rinpoche? Long life prayer? I don't know. I should have asked. Sure. You find Halia? You find His Holiness? And Lama Zopa Rinpoche? Yes. Okay. Okay, so then we recite in Tibetan. I mean, we sing in Tibetan. You have in Tibetan, right? Yeah. Phonetics and so. Okay, so then we can, from the depth of our heart, concentrate on that wish. Then we have made an effort to integrate Buddha Dharma, and this has left some positive imprints on our mind stream, and they are very precious. So the best way to use them is to invest them in the wish that His Holiness the Dalai Lama, Kyabdilama Zopa Rinpoche, and all other fully qualified, holy, or even fully enlightened lamas may live a very, very long time in perfect health, and that all their activities may bring the very best of result. And also, as a result also of the retreat and of the prayers that we read up to now, we wish that we ourselves will find perfect conditions and perfect health and in peaceful and harmonious environment, and having all our personal needs fulfilled without efforts that would make us unable to spend time and energy for practicing Dharma, for knowing it, integrating it, and then living it for others. Genrezi wandan zinya zoi, rabezi devadu Mira vega vesinamde, bendam dewa marunwe. Genrezi wandan zinya zoi, rabezi devadu Rambriya vesinamde, bendam dewa marunwe. Genrezi wandan zinya zoi, Jabez de Barudan Yuji. And then for Kyabdilama Rinpoche. Jojo Janjin Jambun Yawed, Tiyo Bewegam Zadaboda, Jazum Gurve Ligment Drama. Dazo da Jegandu Jadanju, Dojo Janjin Jangun Yawed, Tengye Bewegan Zadaboda, Jazum Gurve
Lama Tsongkhapa, you have O Mime Zavada Janjan Rezi Adi Megin Bevam Bojamiya Tomo Malu Jamsa Samveda Kamjan Gebe Tugim Tsongkhapa Losan Rable Shabla Zavadi Mime Zavada Janjan Rezi Adi Megin Bevam Bojamiya Malu Jamsa Samveda Kamjan Gebe Tugim Tsongkhapa Losan Rable Shabla Zavadi. May the precious minds of enlightenment, conventional and ultimate, total altruism of bodhicitta and the wisdom of emptiness, appear in our minds and be realized. May these realizations take place in our minds, initially then grow, become perfect, transforming us into a fully accomplished, perfectly enlightened Buddha. And we can think, this is what I want, this is what I wish from all my heart. Please help me to find the right way, the intelligence, the perseverance, the capacity to overcome difficulties, the devotion, and those that lead me on the path. So very quickly I can become a fully enlightened Buddha for the benefit of others.